Labdien! Mani sauc Inita Šveiba, un šajā video es pārstāvu personības attīstības centru, es esmu. Un vēršos pie jums kā coach, kā bioenerģētiķis un kā dziedniece. Kāpēc šis video? Es aicinu jūs pavadīt šo dabā tumšo laiku, ko daudz sauc par veļu laiku, es varbūt dēvētu to par pārdomu laiku, pavadīt to spilgti, piesātināti, atrodot sevi. Vienkāršoti, ko es gribu teikt? Es aicinu jūs ņemt aktīvu dalību manas rīkotajā meditācijas skolā, kura darbosies rudenī ziemas periodā. Vienkāršot, kas tad ir meditācija? Meditācija ir garīgā prakse, un kāpēc viņa būtu jāstudē, kāpēc viņa būtu jāpielieto un jāiet pa dzīvi, izmantojot šo meditatīvo praksi. Sāksim ar to, ka mēs kā būtība sastāvam no vairākām daļām. Viena ir mūsu fiziskā forma, ko mēs visi redzam un aptveram un saprotam, bet tā vienkāršot mums vēl ir mentālā plāksne un garīgā plāksne. Tie ir tie ķermenīši, ko mēs neredzam, pat varbūt neapzināmies, bet viņi neatkarīgi no tā mums ir. Un, lai šai pasaulē mēs būtu laimīgi un galvenais veseli, jo veselība tā ir pamats visam, mums vai mēs gribam, vai mēs negribam dzīves laikā, ir jāmāk kontaktēties, jāatrod mūsu garīgā būtība un jāspēj saprast un pareizi tātad dzīvot mentālā un emocionālā plāksnē. Kam tieši šī meditācijas skola noteikti būtu vajadzīga? Visiem tiem, kas dzīvo nesaskaņā kaut kādu brīdi ar sevi, ilgstošāk vai mazāk ilgstoši, bet tā viņš ir. Tiem, kas nespējat ikdienu izdzīvot kā svētkus, tiem, kam ir ilgstošas grūtības vai kurus atrod dažādas nesaprotamas jums situācijas, tie, kas jūs ejat kaut kur īsti nesaprotot, kāpēc un pat kur. Un visbeidzot visiem tiem, kas jūs neesat īsti veseli. Jo, kā jau teicu, fiziskā veselība ir iespējama tikai tad, ja mēs apzināmies un spējam kontaktēties ar mūsu domu un emociju būtību un ar mūsu garīgo būtību. Un tāds atrast sevi garīgi ir viens no mūsu katra dzīves pamatu uzdevumiem. Kurā laikā mēs sevi atrodam, kurā laikā mēs līdz sevīm garīgā formā nonākam, tas ir cits jautājums, un katram viņš ir atšķirīgs un savs. Es gribētu teikt, ka ir divi veidi, kā katrs no mums spēj iemācīties kaut kādas jaunas prasmes. Viens veids ir tas, ka mēs ejam ilgi, ejam grūti, jo pieļaujam daudz kļūdas, un tas nozīmē klūpam un ceļamies, bet beigās mēs aizejam, mēs iemācamies. Caur savām kļūdām un grūtībām mēs iemācamies kaut ko jaunu, ko, protams, pēc tam pielietojam savā dzīvē. Bet ir otrs veids, un otrs veids ir daudz vienkāršāks, daudz vieglāks un patīkamāks. Tad, ja jūs ejat kopā ar kādu cilvēku, kurš šīs prasmes ir iemācījies, un grib un spēj nodot šo informāciju un šīs prasmes tālāk cilvēkiem. Tāpēc es jums aicinu iet kopā ar manīm, jo meditācija, es gribu teikt, nevis vienkārši meditācija, bet pašas inovatīvās prakses apgūst jau 5 gadus, katru ikdienā viņas pielietoju un noteikti spēšu jūs aizvest ātrākā, bez kļūdām jums saprotamākā un pieņemamākā variantā. Tātad par visu sīkāk, kā mūsu nodarbības, no kā sastāvēs mūsu nodarbības,
par to, kur tās būs un par to, kad tās būs. To visu jūs vēlāk nākamajā video varat iepazīt. Tāpat mazliet jau zinātniskāk es jums došu informāciju par to, kas ir meditācija. Gribu teikt, es tiešām ceru, ka mani sadzirdēja visi tie, kam tas noteikti ir ļoti vajadzīgs, un aicinu jūs veidot kopēji mūsu fantastisko sabiedrību, kas viens otru iedvesmos un iemācīties kaut ko jaunu, un es zinu, ka mums tas visiem kopā noteikti izdosies. Un tālāk šī meditatīvā prakse, prasmes, kuras jūs fantastiski apgūsiet, noteikti palīdzēs jums saglabāt dzīvē veselību un līdz ar to pilnvērtīgāk, spilgtāk nodzīvot to dzīves, ko mums katram šeit uz zemes radītājs ir atvēlējis. Uz tikšanos! Mainieties jūs un mainās pasauli jums apkārt. Garīgā prakse palīdz saglabāt un jūtam atjaunot veselību, maksimāli veiksmīgi iziet cauri sarežģītām dzīves situācijām, paaugstināt jūsu spēkus dzīvei, saņemt iespējami vairāk radošo enerģiju. Tāpat garīgā prakse palīdz pāriet jaunā garībās attīstības līmenī, atpazīt īstenās un viltus dzīves patiesības, aktivizēt sevī aizsargu funkciju agresijai no malas, kļūt pašpietiekamiem. Meditācijas skola tātad darbosies ar nodarbību laiku 90 minūtes, tātad pusotru stundu. Un katrā šajā nodarbībā būs kaut kāda svarīga izvēlēta tēma sarunai. Katru šo nodarbību izmantosim tādu Jose Silvas metodi kā vispārīga ķermeņa slabināšana, jo tas ir pamats, lai jūs kļūtu veseli, lai jūs spētu neuztvert situācijas kā stresa situācijas, tātad neielaist sevī stresa situācijas. Tad mēs praktizēsim ķermeņa testa metodi, ar kuru palīdzību mēs sadzirdēsim sevi, mācīsimies uzticēties sevi un iepazīsim sevi. Un mums nevienam nebūs no malas jāprasa, kas priekš manis ir labāks, kā man kurā situācijā rīkoties un kas man īsti ir vajadzīgs. Tad mēs apgūsim tādas prasmes kā pareiza vizualizācija un, protams, būs ļoti dziedinošas meditācijas. Par cik ir augsts un tumšs laiks, tad mēs pie zāļu tējas piedalīsimies svarīgās sarunās pēc jūsu izvēles. Tad kad, kur un cik ilgi? Nedēļā būs 2 nodarbības, katru otrdienu un ceturtdienu no 18 līdz 19:30, tātad pusotru stundu. Samaksa par vienu nodarbību no jums 4 eiro. Un notiks šī meditācijas skola šajā gadā 5. vidusskolas ēdamzālē. Bet es aicinu jums kļūt par mēnešu kursu apmeklētājiem. Tātad, tiem ir privileģijas un prioritātes, jo es zinu, ka šādā veidā ir iespējams sasniegt kvalitatīvāk šo meditāciju prasmi. Un līdz ar to šādiem dalībniekiem ir 20% atlaide, tad mēnesī jums šī meditācijas skola maksā 25 eiro, pie kām visas meditatīvās prakses, ar kurām mēs darbosimies, jums būs jūsu lietošanā. Mēneša beigās, katra mēneša beigās mums būs jau praktiķu skola, jo es tā saprotu, ka tā viņi varētu jau saukties. Tur būs pavisam cita līmeņa, citas iedarbības, meditācijas, un arī uz šo praktiķu skolu jums varēsiet izmantot 20% atlaidi. Tāpat 200% atlaidi kā mēneša kursa apmeklētājiem būs manām privātām konsultācijām.
Nu, un pilnīgi visus, protams, es reizi mēnesī garīgai maizei aicināšu uz ļoti interesantu, tas būs katru mēnesi, tas būs savs temats, bezmaksas tematisku apmeklējumu. Nu, es domāju, ka tieši tā, ka šāda atlaižu sistēma no manas puses, pakāpjoties jums pretī, rosinās jums tomēr izvēlēties tātad šo mēnešu kursu, bet, protams, sākotnēji atnākt uz kādu nodarbību, un tad jūs sapratīsiet, vai es esmu jums pietiekoši harmoniski, vai šāda apmācību metoda tieši jums maksimāli harmonizē, un tad jau jums būs viss skaidrs. Nu, un arī, teiksim, šāda atlaižu sistēma attiecībā pret jums kļūst par manu ziedojumu visumam šajā brīdī. Nu ko, iepazīt mani, tie, kas mani nezina, iepazīt mani tuvāk var YouTube kanālā Initas Veida. Tur ir ļoti daudz informācijas latviešu un krievu valodā, manas lekcijas, manas nodarbības. Tāpat, diemžēl krievu valodā man ir blogs, kas jau ir ar ļoti vērtīgu informāciju piesātināts, gadiem veidots. Un, protams, jūs redzat manu tālruni. Tātad, kā ir iespējams piedalīties šajā skolā? Jūs varat, ja jums ir kaut kādi jautājumi vēl noskaidrošanai, tad jūs varat zvanīt par šo tālruni un mēs precizēsim nianses. Ja nē, es aicinu jūs visus tātad konkrētā laikā, kas ir norādīts sludinājumā, nākt uz konkrētu vietu un kopā piedalīsimies interesantā jums, un es domāju arī man, pieredzē un piedzīvājumā. Uz tikšanos ļoti drīz!